Čau visiem! Šodien es izdomāju nofilmēt videoklipu ārā, tāpēc kā ārā diezgan skaists laiks, ir jau vakars un tūlīt saule rietēs, un es domāju aiziešu un safilmēšu dronu sauli, kā viņa tā lēnām iet uz leju. Cerams, ka būs interesants videoklips, un jā, tā kā tiekamies. Tātad esmu atnācis līdz akmens dārzam. Šeit īstenībā neesmu diezgan sen bijis, bet jā, šeit bija mani vispār pirmie viģiki šajā kanālā pirms 6 gadiem. Un es izdomāju arī šeit atnākt. Es domāju, būs skaisti. Lai gan es nezinu, vai tiešām būs tik skaisti, bet tas saulrietis viss uztaisīs labāk. Mēģināšu safilmēt pēc iespējas vairāk. Bet tagad ziemā ar to dronu var daudz vairāk kaut ko safilmēt, ja viņam baterija turās ilgāk, tā kā mēģināšu kaut ko labāk nofilmēt. Nezinu, man bišķīt jau viena roka sākas saut, kamēr es safilmēju. Bet nav pagaidām tik traki. Izmantošu otru roku, kur vēl nav nosalus. Pats svarīgākais šeit ir nenolaist dronu sniegā. Tad nebūs gan labi. Es uzskatu, ka es taisīju to videoklipu vasarā. Es filmēju DJ Dāvids, DJ Pikses. Es viņam filmēju viģiku pie jūras. Un man sanāca situācija tāda, ka es ielidoju dronu smiltīs. Nolaidos ar viņu smiltīs, un tur viss tik iekšā. Viss kur kamera grozās, tur viss bija pilns ar smiltīm, man sāka gļukot drons. Bet tas viņu iztīrīja un viss atkal normāli ir. Tā labi jāslēdz iekšā. Ok. Drons ir ieslēgts. Tā. Promo, sporta moda. Īstenībā, ko 20 km attālumā ir lidosta, bet viņš tāpat rāda, ka šeit, ķipa, nevar tik augsts pacelties. Tāpēc baigās problēmas ir. Cilvēki ar suņiem, nezinu. Pagaidīšu varbūt bišķīt. Laiks uzcelšu to brīnumu gaisā. Diezgan skaisti izstās.
radās problēma. Es tikko gribēju uztaisīt vienu foršu lietiņu, bet es neuzspēju atcelt viņu, jo man rokas bija cimdi. Un drons iesprūda kokā. Jā, tas ir ļoti sūdīgi. Es nezinu, kā es viņu tagad dabūšu. Ko viņš man teiks? I've got pitch angle too large. Varētu tā būt. Labi. Pamēģināšu atrast kaut ko tādu, ar ko es varu aizmest un kaut kādu zaru gan jau. Labi, tā nav pirmā reize, kas iesprūst kaut kur ar dronu. Šits varētu nostrādāt. Tas drons nav tik traki, tur iesprūdis, viņu varēšu mierīgi tagad dabūt. Es tādu koku uzmetīšu viņu augšā. Galvenais dronam tagad netrāpīt. Es vispār netrāpīju. Es vispār mest nemāku. Varbūt no šīs puses. Nu, kruči ir baigās ziepes tagad. Ir salauzts motoriņš. Ir salauzts stabilizators. Un salauzti 2 spārni. Diezgan sūdīgi ir, bet es viņu pats varbūt nevarētu salabot. Aizies viņu aiziest uz garantijas remontu. Jā. Nu, nav labi. Nav šitas labi. Teikšu, kā ir. Es vairs neko nefilmēšu tajā ziemā. Ziemā teikšu nereāli kaut ko nofilmēt. Rokas salst. Es ceru, ka tas sniegs arī tic, kur viss elektronika. Es varu pateikt to, kad ir balva beigusies. Es neesmu daudz neko uzfilmējis. Jā. Jā, būs vienas garantijas remonta, lai salabo, vai iedod jaunu. Nezinu. Nu, es nezinu. Nav forši, protams. Labi, saplīs, ko darīt. Jāsadz remonta būs un redzēs, ko tālāk viņi tur teiks. Un, es izmantoju ķipa to funkciju tajā drona aplikācijā, lai es varētu lidot tā kā no viena punkta tā kā 45 grādos uz augšu atpakaļ gaitā. Un es redzēju to, ka tur bija koks. Es gribēju apstādināt silku cimdus nost. Dzirdu, viņš jau tur jau krašojās, jau iekrita kokos jau. Es sapratu, ka viss vairs nav labi. Tikai es nesaprotu, kāpēc viņš tā saplīst. Kā viņam varēja saplīst tas te, kur propelleriem tā vietiņa pie motoriņa tieši. Jā, viņš te baigi ātrumā neiekrita. Viņš ļoti lēni ieslīdēja tajā kokā. Tā maigi. Labi spārniņi man ir rezervas, tos nomainīšu, bet motoriņš, tur, kur pie motoriņa tas turētājs, tā vieta, savienojums, tas gan ir pagalam. Es tagad aiziešu atpakaļ, pastīšos, izskatīšu sīkāk visu, kas tajā dronā ir noticis. Nu ko, esmu atgriezies un jāstās, kas te vispār notiek, es nezinu. Nav nekas labs te. Un skatoties šeit iekšā, it kā mitrums nav ticis iekšā. Par to var neuztraukties. Kad ieliekot baču iekšā, viņš slēdz. Ja viņš nestrādātu, te nedegtu gaismiņas.
Tātad problēma ir šajā vietā. Šeit. Ko viņš man te vibrē? Viņš kaut ko pats te kaut ko muķī. Kaut ko viņš tajā dara. Labi, spārni, tas ir mazākais. Man ir rezerves spārni, tos nomainīšu viegli. Tātad, jā, šī te daļa ir salauzta. Izstāsta, ka motoriņiem viss kārtībā. Vienkārši tas, šis te, es parādīšu šādi. Šitā te vienkārši tas savienojums, tas ir, viņš kaut kā baigi nolausts, tikai nesaprotu kādā veidā. Nu jā, šitā te viņam vajadzētu būt, bet viņam pietrūkst daži plastmasi, kas vienkārši nokrituši un pazaudēti šeit iekšā. Es nezinu, vai var redzēt. Te viens tāds plasmasiņš ir iekšā. Un tas arī ir saplīs, tā kā, nu, nekas labs šodien nav noticis ar dronu. Jā, un vajadzētu viņu aiz to remontu un lai satais. Nezinu, protams, cik tas izmaksās, bet daudz nevajadzētu būt. Te nekā nopietni nav, šito var vienkārši noņemt noskrūvēt. Tikai šeit iekšā, es nezinu, kādā veidā tur var viņu salabot. Tur viņš kaut kā arī ir saplīs, bet es ātri vilku cimdus nos, es tur mēģināju. Man kaut kā nesanāca paspēt uz to. Jā, baigi viņš ir saplīs. Šis arī būs viss. Es ļoti cerēju, ka būs vairāk video, ko varēšu nofilmēt. Bet šis principā ir par to, kā es parādu, kā drons salūzis. Es vienkārši parādīju, kā drons ir salūzis, nofilmēju varbūt dažus kadrus. Protams, ļoti smuki izskatījās, bet daudz neko tāpat nenofilmēju. Baterija, principā abas baterijas man ir pilnas. Es vispār 5 minūšu garu videoklipu nofilmēju. Tā kā viss drona lidošana pagaidām ir apturēta un nebūs nekāda vlogi no augšas. Tā kā paldies, ka skatījāties šo videoklipu, spiešam laiks un gaidam, kad drons būs salabots. Tiekamies!